Zēja Osborns, kurš nespēlēja abas spēles pret Vītols pret Hansberī. Vanaks populārā, tad jau ar driblu. Laužās soda laukumā, pagrieziens, Vanaks precīzs. Ričards Vanaks atklāja savu personīgo punktu rēķinu. Pagājušo sezonu Liepājas komandā spēlēja 29 mačos 13 darbības. 16 no 20. Osborns precīzi no pustālās distances, otrajā tempā no tālās distances. Būtu ļoti labi tāda divu situācija. Secība, bloks un tāmetiens pretējā laukuma pusē. Vanaks no tālās distances precīzi un minūtes pārtraukums valmieriešiem. Ivans Tokovenko. Arī viņam nav īpaši daudz iespēju šajā sezonā dots. Bet arī garākais spēlētājs valmieriešu rindās. Zeļu rindās. Tad Juris Vītols, kuram šobrīd kāja izskatās ap kāju, apotīt aplis sekmīgi darbojies. Ir bijušas problēmas. Tomēr Vanaks nolasa Reitāna nolūks un savus garās rokas liek lietā. Novītskim, tā teikt jānorauj roka, lai nedabūtu piekto miesu. Grozā apakš. Vanaks uzskata, ka tur bija noteikuma pārkāpums, ka saņēmis pa grābekņiem. Šobrīd spēles protokolā neredz, ka būtu ierakstīts Rāda, ka ir gatavs spēlēt un atkal iekrīt no viņa logu. Jordans Kanters rāda priekšzīmi, ka ir jāpārbauda grozu konstrukcijas spēks. Bet Ričards Vanaks uzdirs. Ričards Vanaks pagājušajā gadā palīdzēja Liepājai kļūt par Latvijas basketbola līgas bronzas medaļu ieguvējiem. Pēc 11 gadu pārtraukuma Liepājai izvars tāds panākums. Uz Ameriku. Ričards Vanaks tika izvēlēts šajā G līgas draftā. Nacionālās basketbola līgas attīstības līgas draftā. Kājās stāvot sagaida šobrīd skatītāji. Spēles beigas, kas, protams, nav īpaši labi priekš jums, mīļie skatītāji. Ne visu laukumu var redzēt, bet Vanaks 3 punktu metiens. 6. Jāsteidz ceļiem. Wow! Vanaks! Jau kā video spēlē. Hopā! Te ir atpakaļ spēlē! Saķer galvas līdzjutē, ja jūs redzētu. Sejas izteikts līdzjutējiem, tur daudz ķer pie mutes galvas un tā tālāk neticībā, kas te šobrīd notiek. Dāvidi šobrīd valmierieši paši, šeit, pēc šiem 3 punktu metieniem, neko daudz nevar izdarīt. Greitāns bija ļoti cieši, cik cieši varēja, bet Karlsons vienkārši ņēma un iemet bumbu Dāvida Vīgstas rokās.